telefons klus ļauj pie tevis man šovakar nākt. Gribu mācīties pirmos soļus un pirmo dziesmu sākt. Tāls ir zvaigznes ceļš, uz kurieni tev mani vest. Pat acim mazu gargauju, vai pasaulē loku mest. Tie ir vārdi no manas tautas un dziesma man. Ir pēkšņi šajā nemierkrastā miers. Ir visas rūpju laivas izvilktas malā. Var atļaut 40 minūtēm bez drošiem skrien. Ir svētki galu galā. Ir svētki, skolotāji, un tu reiz rokas gādīgās tu vari salikt klēpī un rudens saulē paskatināt. Un aizmirst par to pašamu mieru un spēku. Dārgie skolotāji, tieši jūs esat mums blakus dienā, lai mācītu, pamācītu un visādi citādi palīdzētu likt pamatus mūsu turpmākajai dzīvei. Tieši jūs esat tie cilvēki, kurus uzmeklējam, lai dalītos priekos un bēdās. Tāpēc, lai pateiktos, esam jums sarūpējuši tādas 40 minūtes, kurās mums nebūs jādomā par ko citu. Tikai jāiekārtojas dziļāk krēslā un jārīkos mūsu viskaņā. Aizvest mums tālāk prom no ikdienas. Nevaru es atcerēties, kas tas ir, kas mums tā laistās. Arvien siltāk, arvien spožāk, tas kā tevi saistās. Cietības valstā, Ignācijas vokālais ansamblis. Nevaru es atcerēties,
kāds skolēns, kādu līdzi jūs citīgi vēro. Iespējams, viņš vēl nevar izdomāt, kura nominācijas vairāk atbilst tieši jums. Dārgie skolotāji, ar īpašu veltību tieši jums uzstājas Edvards Vārds. Sveicināts skolotāji, sveicināts skolotājā. Es nebija sagaidot, jo es cenīšos īsi, jo es noteikti visu jau vēlaties doties kafiju iecert. Bet studiju laikā, studiju procesā ir tā, ka ir grūti pozitīvi uzkrāt, jo mums laika mācies un no laika domāt par ko citu. Tāpēc es vienmēr cenšos atrast kaut kādu iemeslu, lai atgrieztos šajā skolas tāpās, lai smeltos to pozitīvs un zinu no skolotājiem. Un šodien ienākot skolas tāpās sasveicināties jums visiem skolotājiem ir milzīgi tāds pozitīvs un lādīšana jums starot, ka gribas atgriezties vēl. Tāpēc pārņemt par demonstrāciju. Bet, lai arī ārā līdz lietas, es jums novēlu iekšā